tevi sauc? Rudolfs Barots. Kas ir tava mīļākā grāmata? Bubulis. Un kas tieši tev tur patīk? Tā diena, kad tur ir tā brīvdiena. Mani sauc Baiba, un mana bērnības mīļākā grāmata bija Pasaka par Diegabiksi. Mani sauc Inga Bratēne, esmu Rīgas biznesa skolas MBA programmu direktore. Mana mīļākā grāmata ir Steve Jobsa autobiogrāfija. Mani sauc Andrejs Lipstovs. Mana vismīļākā grāmata ir Trīs muskatieri. Mani sauc Mārcis Jūdzis. Esmu no grupas Dzelzs Vilks, bundzinieks. Bērnībā mana mīļākā grāmata bija Pifa nedarbi. Tagad es pēdējo lasīju Pārdošanas mākslu. Mani sauc Diana Šarko, un mana mīļākā grāmata ir Grega dienas grāmata. Mani sauc Kristiāna Valaina, un mana mīļākā grāmata ir Grega dienas grāmata. Mana mīļākā grāmata ir Grega dienas grāmata. Grega dienas grāmata. Grega dienas grāmata. Mana mīļākā grāmata ir Grega dienas grāmata. Labdien, mani sauc Andris Bullis, un manam dēlam mīļākā grāmata ir Grega dienas grāmata. Mani sauc Kaspars no grupas Dzelzs Vilks, un nesen izlasīju Karlos Kastaņetes grāmatu par indiāņu jaki zinībām. Labdien, mani sauc Kārlis Salviķis, un mana pēdējā laika lasītā grāmata ir Ričarda Brensona autobiogrāfija. Man vārds ir Dainārs Jurčiks, mana mīļākā grāmata ir mākoņu grāmata. Vilniepuka piedzīvojumi. Ir Princeses Skila un Letakungs. Mana mīļākā grāmata ir Nārnijas Hronika, Lauva Ragana un Drēbes kapis. Mans vārds ir Juris Kaukuls, un ja pa grāmatām jārunā, tas tāds īpašs tās, diezgan man patīk grāmatas, patīk lasīt, tāds grāmatu fetišs arī. Man ļoti pārsteidza otrā Nika Keiva grāmata Banija Monroe nāve, bet to es rakstīju pirms gada vai pusotru jau, ka viņi tikko iznāca uzreiz. Bet vispār pēdējā es īskīdu to balodas lasīju, tas laikam ir pēdējais, un patreiz lasu, man liekas, ka Manna Burvi kalna. Es paralēli lasu vairākas grāmatas. Es esmu tās grāmatu tārps, man patīk lasīt daudz.